It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. And that hurt, you know? And I think that flipped this switch in me where I was like, okay, fuck you, watch this. Esiet sveicināti, cienījamie fani visā Latvijā. Laukumā Latvijas komanda. Uzdodās Ločmils, Traumaks, meties vārti! 1-0! Eduards Traumaks atklāja mača rezultātu. Precīzs metiens. Vēl vien iespēja no vārtu priekšas. Vārti! 1-1! Latvija izlīdzina rezultātu. Beidzot panākam savu ar spiedienu uz vārtiem. Bija spēcīgs metiens lūdzu. Vārti! 2-1! Andrij Ravīnskis izvirz vadībā Latviju. Traumakam neizpildu. Ir atlaukos ar iegūtiem vārtiem. Andersons piespēl vēl vienu. Vārti! 3-1! Svinības turpinās. Ātra, precīzi saspēle, izvirz Ciekalu labā metienu pozīcijā. Ločmils vārti! 4-2! Perfekti saspēle starp Ločmelu un Bārčicu. Slovēņi nesaprotās savā starpā. Gaidam to ārā. Traumaks labā ātrumā lauzās uz vārtiem. Traumaks! Vārti! 5-2! Atkal izmantojam ātrumu, atkal pārspējam Slovēņu izlases aizsardzību un Traumaks. Nav piespēle izdodās. Abols! Vārti! Precīzs metiens. Un Latvija gūs savus pirmos vārtus šajā spēlē. Labi, vārti! 1-0! Ātri izspēlējam kombināciju, tiekam līdz vārtiem un Egle pārspēja ar lielisku metienu augšējā vārtu stūrī. Aktīvi izveidojam momentu arī vārtu priekšā. Ločmils vārti! 2-1! Pārtvaram piespēli. Bija apmalis nospēlējam uzreiz Ločmelim, kurš meistarīgi apspēlē Klavaju. Tas labā. Un sagādāju šo intrigu. Tagad iespēja vārti! 3-1! Roberts Bukārts. Rihards Bukārts, atvainojos, jā. Tiek pirmais pie ripas, tur bija nesaprašanās, bija cīņa par ripu tieši pēc iemetiena. Mūsu aizsardzības zonas Eglē dodās uz priekšu. Spēlē! Vārti! 4-1! Skaista izspēle. Tiekam ātri ārā no savas aizsardzības zonas, nospēlējam uz priekšu. 2-3 precīzas piespēles. Uz atmosfēru viss kopā, kā šī spēle paliks atmiņā. Ļoti forši.
Latvijas fani vienkārši labākie. Tur cepuri no sen nebija spēlēs tādā atmosfērā, kā paikoši. Neizdodas raidīt rīpārtu zonas. Un tagad tas izdodas gan pašiem Slovākiem un tālāk jau Rodrigo Ābols. Raida ripu tukšos vārtos un rezultāts kļūst 5-1. Nu tagad gan var teikt, ka treknis punkts ir pielikts. Iespēja Ločmelim. Ločmelis apsdo vārtu, Strāva kvēties, vārti! 1-3. Ļoti svarīgi vārti. Ločmelis apslido Austrijas izlases vārtus, nospēlē to precīzi. Arī treneriem vajag nedaudz stimuliņi pirms spēles, jā. Arī šeit Mārtiņš Slaviņš ar savu agresivitāti iegūst iemetienu pretinieku zonā. Emocijas. Hokejs ir spēle ar emocijām. Mēs ejam, cīnamies viens pa otru, un tāpēc ir svarīgi, ka komandas biedri izstāv to mazākumu un palīdz viens otram, un to mēs izdarījām tā, ka vajadzēja. Kad pēdējo reizi dzimšanas dienā bija uzvara? Labs jautājums. Tas jums būtu jāzina. Nemaz tik bieži laikam nesanāk. Nu jā, dzimšanas dienas sanāk šeit, parasti pasaules čempionātos, bet patīkam. Paldies. Jā, Dats Ločmelis, labākais spēlētājs Latvijas izlases rindās šajā mačā. Noteikti ļoti daudz bija pamanāma spēlētāji, bet īpaši tieši arī Dats Ločmelis. Protams, Kristers Duģevskis, tā arī ir. Apsveicam Kristeru. Jā, kopumā atvairīti 18 pretinieku metieni šajā mačā. Ļoti lielu darbu paveic vārtos Kristers. Spēlētāju balvu. Edvards Rāmaks, jā, vienīgo vārtu autors šajā mačā. Saņem labākā spēlētāja balvu Latvijas izlases rindās. Vārtuvējs pirmajā trešdaļā. Jā, Kristaps Zīle. Labākais spēlētājs Latvijas izlases rindās. Gan daudz darba paveic. Jā, nu apsveicam Latvijas izlase ar uzvaru. Jā, un Latvijas izlasē Rodrigo Ābols, labākais spēlētājs šajā mačā Latvijas izlases rindās. Apsveicam Rodrigo ar labākā spēlētāja balvu.